Labdien, semināru dalībnieki un eksperti, kā arī visi tie, kas seko mums līdz tiešraidē. Mani sauc Inga Karlinska, un es jums šodien palīdzēšu iziet e-prasmju un pakalpojumu labirintu, kas īstenībā nav nemaz tik vienkārši, bet es ceru, ka šodien mēs atbildēsim uz visiem tiem jautājumiem, kas līdz šim ir palikuši neatbildēti vai kas ir radušies e-prasmju nedēļas laikā. Vispirms gribētu palūgt visus zālē esošos paskatīties, vai mobilos telefonos ir ieslēgta klusuma režīma, citādi kāds steidzīgs zvanītājs mūs iztraucēs. Kopš pagājušā gadsimta, kad 60. gadiem, kad pirmo reizi uzzinājām, kas ir tāds internets, ir pagājis pietiekami ilgs laiks. Un šajā laikā internets ir kļuvis ne tikai vairs par datoru lietotāju un datoru speciālistu prioritāti, bet arī par mums ikdienā ikvienam nepieciešamu lietu. Un arvien vairāk arī Latvijas iedzīvotāji lieto internetu, un šeit vietā būtu minēt faktu, ka Latvijā ir viens no ātrākajiem internetiem visā pasaulē. Mūs apsteidz tikai Dienvidkoreja un Hongkong, bet ar Japānu mēs dalām 3. vietu, tā kā, manuprāt, šie rādītāji ir ļoti apsveicami, un es domāju, ka mēs turpināsim attīstīties, lai kļūtu par IT jomas lielvalsti. Internets vairs nav tikai mājās vai darba datorā, bet tas ir arī, piemēram, publiskajās bibliotekās, kas ir īpaši svarīgi lauku iedzīvotājiem, kā arī mūsu mobilajos tālruņos. Tāpēc nav brīnums, ka internetu lieto ne tikai jaunieši vai ekonomiski aktīvie cilvēki, bet arī arvien vairāk pensionāri. Un, ja mēs tīri paskatāmies uz statistiskiem rādītājiem, tad pēdējo 3 gadu laikā vecuma grupā no 65 līdz 74 gadi aktīvo internetu lietotāju skaits ir palielinājies gandrīz par 5%. Un, ja viss turpināsies kā līdz šim, tad šis procents arī nākamajos gados turpinās augt. Liels ieguvums pensionāriem ir noteikti no tā, ka publiskās bibliotekas, it sevišķi lauku rajonos, piedāvā piekļuvi internetam, turklāt tiek organizēti arī bezmaksas datorkursi, kas ļauj tieši šiem cilvēkiem uzzināt un izprast jaunākās tehnoloģiju lietas. Nenoliedzam, ka internets vairs nav domāts tikai, lai komunicētu sociālos tīklos vai izlasītu, teiksim, jaunākās ziņas par to, kas notiek Latvijā vai pasaulē, bet tas ir arī rīks, ar kuru mēs varam izmantot dažādus e-pakalpojumus, ko piedāvā gan valsts, gan pašvaldības institūcijas. Internetu banku jau nenoliedzam mēs pazīstam ļoti sen, salīdzinoši sen, ja mēs skatāmies uz vispār uz interneta ieviešanas laiku. Bet tāda lieta kā e-paraksts un līdz ar to arī e-dokumenta aprite ir salīdzinoši nesen Latvijā. Un tieši par šo jomu ir arī ļoti daudz jautājumu, jo ne visi iedzīvotāji ir sekojuši līdz šiem te jauninājumiem, un tāpēc tieši šie jauninājumi, kā arī citu e-pakalpojumu pieejamība, ir galvenā mūsu šīs dienas semināra tēma. Gribētu atgādināt, ka šonedēļ visā Eiropā notiek e-prasmju nedēļa, un mājaslapā e-prasmes.lv var reģistrēties mūsu e-prasmju nedēļas dalībnieki, tātad ik viens Latvijas iedzīvotājs, un tagad paskatīsimies, cik tad mums šobrīd ir reģistrēto lietotāju. Šis skaitlis tātad ir 4432. Ir kur augt, bet rādītājs ir ļoti labs, un gribētu piebilst, ka vakardien mēs bijām sasnieguši jau 22% no kopējo Eiropas Savienības valstīs reģistrēto e-prasmju nedēļas lietotāju skaitu. Tātad uz priekšu, un mēs varam parādīt, ka mēs varam vēl labāk. Bet ķersimies pie lietas un par to, kāda ir vispār situācija ar e-iespējām Latvijā. Mums pastāstīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas e-pārvaldes departamenta pārstāve Evita Truhānova. Lūdzu. Paldies. Mani sauc Evita, un es sākšu, man ir tiešām prieks sākt šodien šo pasākumu. Pasākums, kas solās būt ļoti interesants, pēc dienas kārtības tiešām daudz iestādes, daudz tiek iepazīstinās iedzīvotājs ar visām jaunākajām e-iespējām, un tad es pastāstīšu, kā mums pašreiz valstī ar tām e-iespējām ir. Kas tad tas ir? E-iespējas tas ir
līdzeklis, tas ir veids, kā tehnoloģijas var mums palīdzēt dzīvot ērtāk. Un šobrīd arī to ir sapratis, protams, vispirms privātais biznes, un tad šobrīd ļoti aktīvi šim jautājumam pieskaras arī valsts iestādes, pašvaldību iestādes, nodrošinot aizvien vairāk un plašāk dažādus pakalpojumus elektroniski. Jāņem vērā, ka arī iestādes ir sapratušas, ka mājaslapas, pakalpojumu portāli ir ļoti ātrs, efektīvs veids, kā komunicēt ar galveno klientu, iedzīvotāju. Un internets ir ikdiena, tas nav noslēpums, kā arī Ilza teica, ka internetu aizvien vairāk izmanto iedzīvotāji, aizvien vairāk arī tas kļūst pieejams, tas ir ātrāks, aizvien vairāk lietas var izdarīt internetā, un kā rāda statistika, ka šobrīd internets ir ikdiena 64% iedzīvotājiem un 92% uzņēmējiem. Un kā rāda pēdējais statistikas dati, ka tiešām aizvien vairāk gados vecāki cilvēki apgūst visas interneta lietas, iepazīstas ar visu, ko var piedāvāt internets. Tāpat arī novērojams, ka pēdējos gados Latvijā, salīdzinot ar vidējiem Eiropas statistikas rādītājiem, ir strauja izaugsme elektronizācijā tieši no to pakalpojumu puses, no valsts pakalpojumu puses, kas tiek piedāvāt iedzīvotājiem. Kā redzams, Eiropas Savienības vidējais ir tā pakāpeniski, bet Latvija tieši sākot ar 9. 10. gadu ir izveidojusi daudz un dažādus pakalpojumus, ko Eiropas līmenī ļoti augstu novērtē, un tas ir kā kritērijs, lai novērtētu, ka Latvija šajā jautājumā ir atbilstošajā līmenī. Elektronisko pakalpojumu izmantošana Latvija, kā redzam, pagaidām vēl nav tik tālu. Tas nozīmē, ka elektroniskie pakalpojumi ir radīti, iespējas ir radītas, bet bieži vien iedzīvotāji vēl netik ļoti uzticas elektroniskajai videi. Ir daudz dažādi gan e-prasmju šķēršļi, gan varbūt ir kaut kādas bailes lietot, vai kaut kādi drošības aspekti, kas cilvēkus dažreiz biedē. Varbūt ir cilvēcīgais faktors, ka gribas aiziet klātienē parunāties, nevis mājās pie datora to darīt. Līdz ar to tāpēc šī e-prasmju nedēļa ir kaut kas tiešām ļoti noderīgs visiem iedzīvotājiem visā Latvijā un, protams, arī Eiropā. Tieši tāpēc, lai veicinātu izpratni, lai iedrošinātu, lai pastāstītu un tiešām sasniegtu to mērķi, ka e-pakalpojumi atvieglo mums ikdienu. Un veidlapu nosūtīšana iestādēm, kā redzams, te gan mēs esam mazliet pacentušies, kopš e-paraksts ir sāk aktīvi iedzīvoties mūsu ikdienā, arī sazināties ar valsts iestādēm elektroniski, formalitāšu nokārtošanu elektroniski aizvien vairāk izmanto Latvijā. Tas pieaugums ir pat 200% salīdzinot ar 2009. gadu. Un kā tad iesākt to visu? E-vide tiešām ir plaša, iespējas ir ļoti daudz. Un cilvēkiem, kas dažreiz pie mums vēršas jautājumu, es saprotu, ka e-vide ir tik ļoti liela, ar ko tad man īsti sākt? Mēs ierosinām parasti sākt ar dažādas informācijas apskatīšanu. Un kāda informācija visus interesē? Informācija par sevi. Līdz ar to šobrīd tiek nodrošināta iespēja apskatīties dažādos reģistros, pa ko arī tālāk stāstīs dažādu iestāžu pārstāvji. Dažādos reģistros var apskatīties dažādus datus par sevi. Gan par savu transporta līdzekli, gan par savu īpašumu, gan ar veselību saistītu informāciju, gan par samaksātajiem uzkrātajiem nodokļiem. Un līdz ar to, tā kā šī iespēja tiek piedāvāta bez maksas, elektroniski, ātri, vienkārši identificējot sevi attiecīgajā portālā, tad mēs arī tiešām aicinām visus to izmantot, apskatīties, būt pārliecinātiem par visiem saviem datiem.
Un tad jau nākamais tas līmenis, kas ir, tad, kad jūs esat iepazinušies ar dažādu veidu informāciju, nākamais, ko jūs varat izmantot un ko mēs arī aicinām, tad jau sāk darīt dažādas formalitātes, kas ir saistītas ar dažādiem uzņēmumiem, valsts pašvaldību iestādēm, jau sāk kārtot elektroniski. Un bieži vien ir jautājums, kur tad man to atrast, kur tad viss ir, kur tad tās iespējas man būs pieejamas, tad šobrīd ir pieejamas tiešām ministrijām, valsts iestādēm, pašvaldībām, pilnīgi visām iestādēm ir savas mājaslapas, kur visas tās iespējas, ko sniedz atbilstošā institūcija, ir skaisti aprakstītas. Tad mums ir vienotais valsts un pašvaldību pakalpojumu portāls Latvija LV, kur ir informācija uz šo brīdi par 1940 pakalpojumu. Respektīvi, šajā portālā ir apkopota informācija par visu, ko priekš iedzīvotājiem dara valsts un pašvaldību iestādes. Tad ir sadaļa, šeit arī ir portālā Latvija LV, ir sadaļa e-pakalpojumi, kur tiešsaistē jau ir iespējams daudzus e-pakalpojumus pieprasīt. Tad valsts iestāžu mājaslapās ir arī sadaļas gan pakalpojumi, gan e-pakalpojumi, kur jūs viegli varat atrast, ja iestāde piedāvā online veikt kādas formalitātes, tad arī šeit jūs to varēsiet atrast. Tad daudz dažādi ir pakalpojumi, kas ir pieejami, par to tālāk pastāstīs arī kolēģi, gan nodokļu deklarēšana, gan nekustamā īpašuma nodokļa apmaksa, gan viss, kas saistīts ar transporta līdzekli, TSDD, gan dzīvesvietas deklarēšana, kas ir pieejama portālā Latvija LV. Un būtībā to avotu ir tiešām ļoti daudz. Gan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājaslapā ir tāda sadaļā pārvalde, kur ir aprakstošā formā viss par iespējām, gan precīzes jau norādes uz visiem tiem resursiem, ar ko jūs varat sākt savu ikdienu, ar ko jūs varat iepazīt vidi. Un līdz ar to tas ir arī aicinājums mūsu izmantot to, kas pašreiz ir pieejams, kā arī, ja jums rodas kāda ideja, ko vajadzētu valstī realizēt, kas jums ievērojami atvieglotu dažādus procesus, mēs ļoti aicinām mums rakstīt, ar mums sazināties, tā, lai mēs varam šos ierosinājumus izskatīt un iespējams tuvākajā laikā jau piedāvāt šos pakalpojumus, šīs lietas veikt elektroniski. Labi, tas arī viss. Paldies! Paldies, un es ceru, ka drīzumā pievienosies vismaz vēl viens jauns e-pakalpojums, un tā būs elektroniskā balsošana.